28. martā notika ļoti svarīga sanāksme un diskusija, kuru rīkoja biedrība Austošā saule. Kādam jābūt latviešu nacionālismam? Krišjānis Lācis savā referātā izteica šādu atzinumu. Taču man šī vakara lielā raize pašreizējo ģeopolitisko izaicinājumu apstākļos ir tāda, kā latviešu politisko nacionālismu, proti tautas kolektīvo, koordinējošo, formu veidojošo, mērķi virzošo spēku, nudien nav tik labi. Tu uzdevi, manuprāt, ļoti svarīgu jautājumu. Vai mēs šodien varam runāt par latviešu politisko nacionālismu, nepieminot pilsoņu kongresu? Jā. Un, diemžēl, saņemtā atbilde liecināja par to, ka jauno cilvēku zināšanas par pilsoņu kongresu ir ļoti vājas. Tas ir tāds aplāms apgalvojums, kas vakar izskanēja šajā nacionālistu sajietā, ka pilsoņu kongress ir bijis tāda kustība, kurā ir bijuši pāris 100 tūkstošu dalībnieku. Faktiski bija cita proporcija. Tautas frontē bija 220 tūkstoši biedru reģistrēto, bet pilsoņu kustība, kas noveda pie pilsoņu kongresa izveides, veica pilsoņu un to pēcnācēju reģistrāciju, un tika reģistrēti 800 tūkstoši Latvijas Republikas pilsoņu. Un tālāk jau likumīgās, tiesiskās un demokrātiskās vēlēšanās piedalījās jau gandrīz 700 tūkstoši Latvijas Republikas pilsoņu un to pēcnācēju, kas faktiski bija īpaši augsts līdzdalības procents, vairāk nekā jebkurās citās vēlēšanās, kas Latvijas teritorijā ir notikušas pēdējās 10 gadēs. Ļoti augsts līdzdalības īpatsvars, jo cilvēki nāca uz vēlēšanām cerot, ka viņi ar to kaut ko panāks, ka viņi panāks Latvijas valsts atjaunošanu, bet, diemžēl, komunistiskā nomenklatūra to visu nostūma malā un jau sāka uzstājīgi runāt par šīm it kā 5. Saeimas vēlēšanām, kur šo 5. Saeimas vēlēšana aģitācija jau gāja kādu pusgadu pirms vēlēšanām. Un tas daudzus samulsināja, un bija ļoti karsti strīdi arī pilsoņu kongresa delegātu starpā, vai piedalīties šajās vēlēšanās vai nepiedalīties. Un turpat ir versija, kas ir jāpārbauda. Tas, laikam, bija 13. pilsoņu kongresa sesijā, kur kongress nobalsoja pret piedalīšanos augstākās padomes rīkotajās 5. Saeimas vēlēšanās, tā dēvētajās, bet šis balsojums tika falsificēts. No to delegātu puses, kuri gribēja piedalīties pilsoņu kongresa vēlēšanās. Vēlāk arī jau pēc 6. Saeimas vēlēšanām es uzdevu jautājumus, tieši personisks jautājumus arī vadībai. Vaicāju bijušam pilsoņu kongresa priekšsēdētājam Aigaram Jirganam, kurš bija konsultants Tēvzemē brīvībai frakcijai, kā tad paliek ar mūsu pilsoņu kongresa mērķiem, ar dekolonizāciju, deokupāciju un debolševizāciju. Viņš man atbildēja: tu domā 90. gada kategorijās. Man liekas, ka tas ir ļoti izsmeļoši. Vaicāju pilsoņu kongresa delegātam un arī 6. Saeimas deputātam Jānim Straumēm, kad tad beidzot apvienība Tēvzemē brīvībai ierosinās veikt Latvijas dekolonizāciju. Viņš dziļdomīgi klusēja, neteica neko. Un kaut gan par labu Jānim Straumēm jāsaka, ka pašā viņa Saeimas deputāta darbības sākumā
Viņš dažas reizes no Saeimas tribīnes pateica, viņš teica tā dēvētā 5. Saeima, uz ko viņam tā dēvētās 5. Saeimas priekšsēdētājs Anatolijs Gorbunovs atteica, tad tā dēvētās 5. Saeimas, tā dēvētais deputāts Jānis Trauma. Tas, laikam, viņam atņēma šo drosmi runāt par 18. novembra Latvijas atjaunošanu. Ja mēs skatāmies uz nacionālismu vēsturi Latvijā, tad mums jāskata ir 19. gadsimta latviešu nacionālās pašapziņas veidošanās, kas ir saistīta ar Pēterburgas avīžu izdošanu un izplatīšanu Latvijā, ar jaunatviešu kustību, un kas notika arī lielos cariskās Krievijas un vietējo baltvācu mužnieku ekonomisko spaidu apstākļos, ekonomisko un politisko un lingvistisko spaidu apstākļos. Un tad mēs redzam, ka šī nacionālisma kustība rezultējās neatkarīgas Latvijas valsts izveidē 1918. gadā. Un vēlāk jau starpkaru laikā, Latvijas brīvvalsts pastāvēšanas laikā, nacionālisma kustība iestājās par latviešu lomas palielināšanu Latvijas valstī. Un arī pēckara pretestības kustībos, piemēram, 60. gadu Latvijas neatkarības kustība, viņi nav uzskatām par disidentiem, bet par cīnītājiem pret Latvijas okupāciju. Un arī tagad pēc Pilsoņu kongresa aktīvās darbības posma beigām un 4. māja Latvijas apstākļos mēs nedrīkstam apmierināties tikai ar nacionālismu kustību, bet mums ir pirmkārt jābalstās uz savām tiesībām, uz Pilsoņu kongresa definētajiem mērķiem, kas pausti tā dokumentos. Jo, ja mēs pašlaik balstamies uz nacionālismu, tādā gadījumā arī tiem krieviem, kuriem okupētā valsts pilsoņiem, kuriem 4. māja administrācija ir nelikumīgi piešķīrusi pilsonību, ir tieši tādas pašas tiesības uz krievu nacionālismu Latvijā, kā mums, latviešu nacionālistiem. Un tādā veidā mēs atdodam savas tiesības, upurējam tiesiskumu, neizprotam mērķi labāk. Kādēļ gan mums būtu jāliek pirmajā vietā nacionālisms. Jo ņemsim vērā to, ka pēc baltvāciešu izbraukšanas, pēc viņa repatriācijas, Latvijā bija ievērojami augsts latviešu īpatsvars. Un atjaunojot 18. novembra Latviju, arī tad ir augsts latviešu īpatsvars, ja mēs īstenojam deokupāciju un dekolonizāciju. Bet es redzēju šajā jauniešu sajietā, ka viņiem ir ļoti nelielas zināšanas par Latvijas vēsturi un it īpaši par 3. atmodas laika vēsturi. Jo skolās tā ir mācīta izkropļot, pirmām kārtām minot Tautas frontes darbību un Baltijas ceļu, kas būtībā bija diezgan būtiski notikumi, bet to vienpusēja pieminēšana izslēdz daudzas citas kustības, kas ir bijušas pirms Tautas frontes pastāvēšanas, un netiek runāts arī par Pilsoņu kongresu. Jo atcerēsimies, ka atmodas laikā darbojās ne tikai LNNK un vides aizsardzības klubs, bet arī vesela rinda
sabiedrisku politisku organizāciju, piemēram, Nacionālā sieviešu līga, Latvijas īpašnieku apvienība, likumīgo īpašnieku apvienība, arī politiskās partijas, kas bija sākušās veidoties, piemēram, sociāldemokrāti. Šīs partijas un organizācijas apliecinot savu uzticību 18. novembra Latvijas atjaunošanas mērķiem, bija reģistrējušās Latvijas komitejā, kas ir Pilsoņu kongresa izpildu institūcija sesijas starplaikos. Un tur bija vismaz 30 šādas politiskās partijas un organizācijas, kuras reģistrējās Pilsoņu kongresa Latvijas komitejā, apliecinot savu uzticību 18. novembra Latvijas atjaunošanai un Pilsoņu kongresam kā šī mērķa īstenotājiem. Šis saraksts, kaut arī nepilnīgs, ir publicēts arī Pilsoņu kongresa mājaslapā. Arī šis plašais saraksts liecina par to, cik liela nozīme tobrīd bija Pilsoņu kongresam. Un trešās atmodas laiks iezīmējās arī ar ļoti plašu dažādu preses izdevumu izdošanu. Bija gan laikraksts Neatkarība, kas bija LNK izdevums, un kuru ir vērts palasīt, lai izsekotu Pilsoņu kongresa izveidas gaitai. Jo tur bija ļoti karstas diskusijas ar dažādu viedokļu aizstāvjiem. Un tad bija arī tāds Latnija ziņotājs, kas ziņoja par jaunumiem Latvijas neatkarīgās informācijas aģentūras ziņotājs. Tad bija atsevišķo LNK nodaļu izdevumi. Bija arī laikraksts Jaunais laiks, kuru izdeva Liepājā. Un sākot ar 1990. gada vasaru, aptuveni ar augustu, sāka izdot arī Pilsoņu kongresa savu laikrakstu Pilsonis. Un neizdevās norganizēt viņu iespiešanu Latvijā preses namā, tādēļ viņu iespieda Lietuvā. Un viņš iznāca reizi nedēļā, laikam ceturtdienās vai otrdienās. Viņu veida no Lietuvas, un tad mēs viņu saņēmām Rīgā un ar 4 mašīnām vedām katrs pa savu maršrutu pa visiem Latvijas novadiem. Un šī vēsture ir noklusēta, nav pētīta. Tad, kad mēs bijām ar Pilsoņu kongresa 30. gaddienai veltīto Latvijas Nacionālās bibliotēkas veidoto izstādi braucienā pa Latvijas bibliotēkām, tad izrādījās, ka vienā otrā bibliotēkā jau noraksta makultūrā atmodas laika izdevums ar pamatojumu, ka viņas neviens nepieprasa. Kaut gan, manuprāt, vajadzētu skolēniem netik daudz likt rakstīt sacerējumus par literāriem darbiem, bet domrakstus balstoties gan uz atmodas laika laikrakstiem, gan arī uz Latvijas brīvvalsts laika izdevumiem, kur izmantojot senos laikrakstus, izveidot kādu tādu apcerējumu par kādiem noteiktiem sabiedriskiem vai politiskiem procesiem. Šādu pētījumu. Tautai ir jāzina un jāatcerās savu vēsturi. Bez vēstures zināšanām mēs nezinām savas tiesības un arī nespēsim izvairīties no agrāk pieļautajām kļūdām. Un, ja mēs raugamies uz Pilsoņu kongresa izteiktajām prasībām, tā lēmumos, ir pagājuši aptuveni
gandrīz 35 gadi. Nākošais gads, ap citu, būs Pilsoņu kongresa 35 gadu jubileja. Tad mēs redzam, ka, piemēram, kuršu ķoniņi 19. gadsimtā par savām tiesībām cīnījās 80 gadus, bet Polijas valsti atjaunoja pēc 150 gadu pārtraukuma. Arī balstoties uz iepriekšējām tiesībām, kuras mēs zaudētu, ja mēs par tām neko nezinātu. Mēs no savām tiesībām nedrīkstam atteikties, un tāpat arī mēs varam vērot arī šādu diezgan apšaubām un bīstam tendenci, ka atsevišķi politiski darboņi aicina rakstīt jaunu satversmi. Bet līdz ar to, ka mēs neesam tikuši galā ar okupācijas sekām, tad mūsu ienaidnieki varētu pastāvēt uz to, ka ja jau ir cita satversme, tad jau arī valsts ir cita. Un iepriekšās tiesības nav spēkā. Tas tāpat kā Krievija nemēdz atsaukties uz 20. gadu mieru līgumu, kas skaidri nodrošina mūsu tiesības uz Abrenes teritoriju. Un šīs atsauksmes ir dažādas. Daži apgalvo, ka lūk, Francijā jau ir 4. valsts un 5. valsts, un ka arī Latvijā vajag 4. un 5. valsts, bet ir arī pretējs piemērs. Piemēram, ASV konstitūcija pastāv jau gandrīz 300 gadus, un nevienam nenāk prātā viņu atcelt vai aizvietot ar jaunu tekstu. Bet, protams, izmaiņas tur ir izdarītas, bet pamatprincipi paliek spēkā. Tieši tāpat arī Latvijai ir jāsaglabā sava satversme. Tāpat nav arī pieļaujams runas par to, ka mums vajadzētu nomainīt himnu Dievs svētī Latvijai ar kādu citu dziesmu. Vairāk vai mazāk veiksmīgu, vairāk vai mazāk populāru. Jo tā ir tradīcija, tas ir pamats, pie kura mums ir jāturās. Daudzi no tiem, kuri it kā izprot Pilsoņu kongresa jēgu un būtību, netic, ka tiesiskums ir iespējams. Vispilgtāk šis viedoklis izpaužas Pilsoņu kongresa delegāta Jāņa Maurīša runā. Un par tiesībām ir tā. Es atceros lasījis Ulmaņlaika žurnāla sēdēji, redaktoru teikto, viņš arī viens no lielākajiem nacionālismu ideologiem 30. gadu otrā pusē, ka 34. gada 16. maija rītā aizsargs nelaiž sociāldemokrātu deputātu saimā, un tas deputāts jautā, kādām tiesībām. Un tas aizsargs puisis atbild par ieroču tiesībām. Un tas ir tas pats, ka divi spējīgi advokāti jums pierādīs pilnīgi pretējo, un tad izšķirieties, kur ir tā taisnība. Ko tu teiktu cilvēkiem, kuri apšauba, ka tiesiskums vispār ir iespējams? Es teiktu tā, ka dažkārt veiksmīga diktatūra veicina ekonomisku attīstību, bet varbūt arī neveiksmīga diktatūra. Un mēs jau dzirdējām Taureņa pirta sarunās, ka viens otrs te plāno izveidot tādu pašu varas vertikālu kā Krievijā. Tāpat arī jebkuram diktatoram ir tā teikt, tas uzplaukuma laiks, kad viņš ir vēl samērā jauns ar labām idejām, un kurš veicina valsts attīstību, bet tad pienāk viņa noriets. Un tad valsts ir strupceļā, jo nav neviena cita, kurš varētu turpināt valsti vadīt. Esošais diktators neapzinās savu nespēju, necenšas atkāpties, un tas bieži vien beidzās ar lielām asins izliešanām un arī ar ilgstošu valsts stagnāciju un atpalicību. Tā kā laikam jau jāturpina pa to pašu demokrātijas ceļu, bet balstoties uz Pilsoņu kongresa lēmumiem. Un tātad no šīs tā dēvētās 4. maija demokrātijas būtu
izslēgti visi prokrieviskie, prokremliskie spēki. Un tad arī notiktu latviešu valodīgo partiju spektra attīrīšanās. Jo pašlaik nav redzams, ka valdošajām partijām būtu kāds plāns Latvijas valsts ekonomiskajai un demografiskai attīstībai. Gluži otrādi. Tu bieži esi teicis, ka, lai īstenotu pilsoņu kongresa programmu, ir vajadzīgas politiskās partijas, kuras tiek ievēlētas Saeimā. Vai ir kāda partija, kura nes pilsoņu kongresa idejas? Es teiktu tā, ka Nacionālā apvienība izveidas procesā, tajā ir iekļausies arī apvienība Tēvzemei un brīvībai. Un līdz ar to arī Nacionālajai apvienībai ir saistoša apvienības Tēvzemei un brīvībai 5. Saeimas vēlēšana programma, kurā ir ietverts skaidrs un nepārprotams solījums atjaunot 18. novembra Latviju. Un es domāju, ka tieši to arī jāprasa ir no Nacionālās apvienības, lai viņi pilda Tēvzemei brīvībai dotos solījumus. Tāpat arī ļoti daudz cilvēku ir neizpratnē par to, ka ir bijis pilsoņu kongress, kur izveidi prasīja liels pūles gan no pilsoņu reģistratoriem, gan no vēlēšanu organizatoriem un tā laika sabiedriski politiskiem aktīvistiem, bet rezultāts ir beidzies ne ar ko. Un tā kā pilsoņu kongresam vēl ir jāsaka savs vārds, un pilsoņu kongresa programmā ir jātop īstenotāji. Protams, ja Latvijas tauta to domājot 18. novembra Latvijas Republikas pilsoņu kopumu, šīs idejas turpinās uzskatīt par savām, arī mainoties paudzēm, un tiešām iestāsies masveidā par pilsoņu kongresa mērķu sasniegšanu. Būtībā pilsoņu kongress radās kā trešās atmodas vainagojums, kad no daudzām sabiedriskām un politiskām kustībām, vides aizsardzības klubs, LNNK, grupa Helsinki 86, grupas Helsinki 86 Rīgas nodaļa, kad no šīm prasībām, kas bija izteikts arī demonstrāciju plakātos. Tā būtu interesanta tēma, paskatīties vecās fotogrāfijas un vecos video, kur ir redzamas demonstrantu plakātos izteiktās prasības, kas tika ietverts gan LNNK programmā, gan arī pilsoņu kongresa mērķos. Tā bija patiesā tautas griba, kura līdz pat šim brīdim 30 gadu laikā nav īstenota. Tā vietā mums ir uzspiesta globālistu un kreiso liberāļu ideoloģija, kur sākotnēji ir attīstījusies Vācijā, Frankfurtas filozofijas skolas ietekmē, vēlāk ir attīstījusies ASV, un pēc tam caur kreisiem profesoriem rietumu augstskolās ir infiltrējusi visu rietumu sabiedrību, un pašlaik notiek mēģinājumi tiešā veidā ar tiem pašiem lozungiem infiltrēt arī Latvijas sabiedrību un izglītības sistēmu. Tu pirms vairākiem gadiem izveidoji pilsoņu kongresa mājaslapu. Esi arī bieži publiski uzstājies. Kādēļ cilvēki joprojām nesaprot, kas ir pilsoņu kongress? Cilvēki iedziļinās likumos un juridiskos tekstos tad, ja tas apdraud viņu komunālos maksājumus, ja tas apdraud viņu darba tiesības, ikgadēju atvaļinājumu, bet nezinu, kāpēc neiedziļinās, nepietiekoši iedziļinās tad, ja tas apdraud viņu valsts pastāvēšanu un valsts un tautas nākotni. Cilvēki masu mēdījos saņem, manuprāt, maldīgas ziņas, ka esot bijuši 2 ceļi uz valsts neatkarības atjaunošanu. Augstākās padomes, jeb parlamentārais ceļš, un tad pilsoņu komiteja ceļš kā alternatīva. Augstākā padome
savu ceļu sauc par parlamentāro, lai gan tieši pilsoņu kongress bija tas, kurš gāja šo parlamentāro ceļu, atjaunojot, tātad izveidoja okupācijas apstākļos, izveidojot savu pagaidu parlamentu, kurš savas pilnvaras nodot jau tālāk likumīgi ievēlētai Saeimai. Un pat ievērojami 4. māja administrācijas pārstāvji ir atzinuši, ka pilsoņu kongresa ceļš ir tiesisks, bet tam trūkst realizācijas mehānismu. Viņi tā saka, lai gan tieši viņi, kā latvieši un Latvijas pilsoņi, varēja būt šis mehānisms, kurš atjauno 18. novembra Latviju. Bet viņi bija jau pietiekoši stipri saistīti gan ar kompartiju, gan arī ar Valsts drošības komiteju, un viņi no šīs sistēmas neizrāvās, lai dotu savu ieguldījumu 18. novembra Latvijas atjaunošanai. Varētu pat salīdzināt tā, ka ja Lietuvā kāds lietuvietis kļuva par komunistu, tad viņš tomēr pirmām kārtām bija katolis un lietuvietis, un tad treškārt komunists. Latvijā, diemžēl, otrādi, ja kāds bija kompartijā, tad viņš pirmkārt bija komunists un tikai pēc tam latvietis un Latvijas Republikas pilsonis. Tā ir kāda problēma mūsu tautas mentalitātē. Nu, vai arī ir iestājies tautas deģenerācijas process dēļ pārāk lielā sveštautiešu īpatsvaru Latvijā? Arī tas, protams, jo Latvija bija valsts, kur no 3 Baltijas valstīm visvairāk cieta no okupācijas un kolonizācijas. Bija visvairāk izsūtīto 49. gada genocīdā, tālāk visvairāk iebraucēju no PSRS. Vislielākais armijas kontingents bija Latvijā salīdzinot ar Lietuvu. Acīm redzot, arī savu nozīmi bija tam, ka lietuviešiem bija lielāka valstiskuma pieredze, jo viņiem bija bijusi lielāka valstiskuma pieredze, un līdz ar to viņiem bija vieglāk pastāvēt par savām tiesībām nekā mums, kas ir bijuši apspiesti un pakļauti svešām varām un atradušies zem svešas elites varas. Žurnālists Kārlis Streips tev nesen Facebook uzdeva šādu jautājumu. Kā jūs plānojat 2023. gadā veikt Latvijas dekolonizāciju? Vārdu dekolonizāciju viņš ielicis pēdiņās, lai vēl vairāk uzsvērtu tās neiespējamību. Ko tu atbildētu viņam un līdzīgi domājošiem? Būtībā dekolonizācija ir jāsāk ar Latvijas okupācijas jautājumu starptautisku aktualizēšanu. Tātad tuvojās Eiropas parlamenta kārtējās vēlēšanas. Un es nezinu, man liekas, ka neviens no kandidātiem necilā jautājumu par Latvijas okupācijas jautājumu starptautisku aktualizēšanu. Piemēram, ir starptautisko tiesību speciālistu jurista Dītriha Andreja Lēbera raksts. Tas ir rakstu krājumā 4. mājas. Un tur viņš tā arī uzraksta, ka pēc 2. pasaules kara beigām neviena no starptautiskajām lielvalstu konferencēm neskatīja okupācijas seku izbeigšanu Baltijas valstīs. Un ka šis okupācijas seku likvidācijas jautājums ir atstāts pašu Baltijas valstu rokās. Un tad okupācijas karaspēku izvešana, okupācijas armijas amatpersonu izbraukšana, nelikumīgi iebraukušo okupētāju valsts pilsoņu izbraukšana ir atstāta pašu Baltijas valstu rokās. Un ka būtu vajadzīga starptautiska konference,
kura spriestu par Baltijas valstu okupācijas seku likvidēšanu. Bet, diemžēl mūsu 4. māja Latvijas politiķi šo viņa rakstu neņem vērā un neko nedara. Un sabiedrībā valda uzskats, ka uz Eiropas parlamentu ir jāsūta Latvijas delegāti ar lieliskām angļu valodas zināšanām. Ja angļu valodas zināšanas nebūs lielisks, tad viņi tur apkaunos Latvijas valsti. Bet netiek skarts jautājums par to, ko tad viņi Latvijas labā ir gatavi paveikt Eiropas parlamentā. Un tad tomēr laikam svarīgs ir nevis lielisks un teicams angļu valodas zināšanas, bet saturs, kādu viņi ieliks savā Eiropas parlamenta deputātu darbā. Reitingi liecina, ka lielākais vēlētāju atbalsts Eiropas parlamenta vēlēšanās ir Nacionālajai apvienībai. Kādēļ tad Nacionālā apvienība nevar aktualizēt Latvijas dekolonizācijas jautājumu starptautiski? Protams, ka to varētu un vajadzētu aktualizēt. Kas par lietu? Kāpēc viņi to nedara? Tas ir, protams, jādara. Bet kā nedara, tā nedara. Pagaidām Aleksandra Kirsteina partija ir vienīgā, kura savā Eiropas parlamenta vēlēšanu programmā pieprasa īstenot 96. gada deklarāciju par Latvijas okupāciju. Protams, vajag. Tas būtu lielisks solis okupācijas seku likvidēšanā, bet arī Aleksandrs Kirsteins, viņš ir arī Pilsoņu kongresa deputāts, Pilsoņu kongresa delegāts, bet viņš pārstāvēja to augstākās padomes deputātu frakciju, kura centās mazināt Pilsoņu kongresa lomu un uzskatīja, un centās mazināt arī Pilsoņu kongresa statusu no valsts tiesiskas pārstāvības uz tikai sabiedriskas organizācijas statusu. Un atmodas laika presē ir arī diezgan karstas diskusijas tieši par Aleksandra Kirsteina pozīciju šajā jautājumā. Protams, lai viņš dara, ko var okupācijas seku likvidēšanā, bet es neceru, ka viņš darīs kaut ko pārējo Pilsoņu kongresa mērķu labā, ja viņš neatzīs Pilsoņu kongresa tiesisko statusu. Es aicinātu mazāk pievērsties patriotiskām runām, bet vairāk darbu balstoties uz Pilsoņu kongresa lēmumiem. Pirmais, ko vajadzētu izdarīt, ir iepazīties ar Pilsoņu kongresu, ar to informāciju, kas ir dota Pilsoņu kongresa mājaslapā. Un izēja no mūsu ekonomiski demografiskās lejupējošās spirāles ir meklējama vairākās jomās, gan izglītībā, kur skolēni netiek apzināti gatavoti veiksmīgai ģimenes dzīvei, veiksmīgām ģimenes attiecībām, stabilitātei un kuplām ģimenēm. Bet uzsvars ir uz izglītību, karjeru, uz izklaidēm, nedēļas nogalē, uz ceļojumiem. Un mums ir arī jāveido savu nacionālā ekonomika. Mēs nekad neizveidosim plaukstošu valsti, arī tajā skaitā demografiski plaukstošu, ja ekonomikas aktīvi piederēs ārzemniekiem un ārvalstu bankām. Kā pozitīvu soli var vērtēt pieņemto lēmumu par attīstības bankas izveidi, bet ar to būs par maz. Mums ir vajadzīga ekonomiskā attīstība, kas ir balstīta pirmkārt uz
uz eksakto zināšanu, kvalitatīvu mācīšanu skolās, uz tehnoloģiju apgūvu augstskolās un uz tehnoloģiju zinātnēm. Tam ir jāveltī vairāki procenti no Latvijas koprodukta. Jo pastāv likumsakarība, ka tikai rūpnieciskā ražošana un tehnoloģijas var izvest valsts no atpalicības.